Labvakar, mans mazais un lielais pasaku draugs. Šajā vakarā es sveicinu jūs no Luksemburgas. Šī ir viena no senākajām Eiropas pilsētām, kas celta uz romiešu cietokšņa drupām. 963. gadā šīs pils valdnieks Zigfrīds I ieguva neatkarību un nosauca sev par Luksemburgas grāfu. No tiem laikiem mūs sasniegusi skaista, bet skumja leģenda. Tāpat kā daudzi stāsti, arī šī leģenda ir par mīlestību. Teikts, ka Ardēnu grāfs Zigfrīds, būdams skaistlīgs mednieks, reiz apmaldījies un nokļuvis skaistajā Alzetes upes ielajā, tieši šeit, kur tagad esmu es. Abrīnojot ainavu un skatoties uz senām romiešu pilsdrupām, viņš sadzirdēja brīnišķīgu melodiju. Skaista meitene dziedāja, sēdēdama uz augstas klints virs upes. Zigfrīds gribēja kāpt pie skaistules, bet valdzinošā dziesma un nogurums viņu iemidzināja. Viņš pamodās tikai nākamajā dienā un atgriezās mājās, bet domas par skaisto svešinieci viņu vajāja. Reizēm gan šķita, ka viņš to visu ir iedomājies sapnī, un tomēr laiku pa laikam grāfs atgriezās tajā vietā, līdz beidzot satika skaistuli. Vienā mirklī uzliesmoja mīlestība, un Zigfrīds piedāvāja meitenei roku un sirdi. Meitene, viņas vārds bija Meluzīne, piekrita, bet ar diviem nosacījumiem. Viņiem vajadzētu apmesties netālu no viņas dzimtās klints, un reizi nedēļā viņa jāatstāja viena. Steidzoties piepildīt mīļotās vēlmes, Zigfrīds iemainīja savas zemes un kļuva par Alzetes ielas īpašnieku, kur uz bokas stāvajām klintīm uz veca cietokšņa drupām uzcēla pili. Blakus cietokšņa sienām atradās klints, kuru viņa līgava negribēja pamest. Grāfs savu pilsētu nosauca par Lucimburgu, kas no senās Lotringas valodas nozīmē maza pils. Pagāja gadi, pāris bija laimīgi, un Zigfrīds nekad netraucēja savu sievu tajā nedēļas dienā, ko viņa pavadīja vienatnē. Viņu neinteresēja tas, ko viņa dara. Bet grāfa draugi, zinādami par aizliegumu, viņu nelika mierā un nemitīgi tirdīja. Kādu dienu viņa pierunāja Zigfrīdu paskatīties pa atslēgas caurumu. Viņa teica, ka tas nebūšot zvērestu pārkāpums. Grāfs, vēlēdamies ātri atbrīvoties no kaitinošajiem draugiem, pielīcās pie bedres un ieraudzīja sievu vannā, ķemmējot savus graznos garos matus. Meluzīne dungoja dziesmu, un pēkšņi kāju vietā no ūdens pacēlās zivs aste. Zigfrīds šausmās iesaucās viņam sekojot, Meluzīne izskrēja no pils un nometās no klints tieši upē. Tā viņa laimīgā dzīve beidzās bēdīgi. Kopš tā laika ir pagājuši 100 gadu. Grāfa Zigfrīda sen vairs nav, lai gan viņa atmiņa dzīvo. Un nāra Meluzīne, viņa saka, joprojām dzīvo šajās vietās. Ik pēc 7 gadiem viņa parādās uz klints un gaida, kad kāds viņu atkal atbrīvos no Alzetes upes gūsta. Varbūt viņa tagad dzīvo kopā ar kādu, bet mēs par to neko nezinām. Un šis piemineklis, ko jūs redzat, ir veltīts tieši Meluzīnei Alzetes upes krastā. Nu ko, šī vakara pasaka no Luksemburgas ir galā, lai salds miedziņš, un jau novembrī mēs tiekamies Latvijas patriotisma mēnesī. Jūs gaidu patīkamu pārsteigumu. Ar labu nakti!